No pirmās sesijas konferences demos uzstādījums ir būt pārpartejiskai politiskai konferencei. Pēdējo 5 gadu nepārtrauktajā skrējienā, kad visam pāri vienmēr ir kāds it kā visu citu atceļošs ārkārtas virsjautājums, tas ir kaut kas daudziem nesaprotams. Kā var būt politisks un reizē ārpus partijām vai pāri partijām stāvošs? Pateicoties daudzu pūliņiem, Latvijā tiek kultivēts priekšstats, ka svarīgāk par priekšlikumiem, par ko jūs iestājaties, ir tas, kas vēl par tiem iestājas. Ja jūsu pozīcija sakrīt ar ļaudīm, kas kādā citā jautājumā pieturas pie nepareiziem uzskatiem, tad jūs jau sevi arī esat iezīmējis. Demokrātijā vairākumu neveido pūlis, kas būtu vienprātīgs visos jautājumos vai kas būtu gatavi, teiksim, kopā iet izlūkos. Demokrātijā vairākumu konkrētā jautājumā veido dažādi sabiedrības locekļi, kuriem gadās būt vienisprāts par konkrētu sabiedrības organizācijā pielietojumu līdzekli. Viņu mērķi šī līdzekļa atbalstīšanai var būt un parasti ir dažādi. Kā jūs labi saprotat, šodienas sapulces mērķis nav gāzt valdību vai veicināt Saeimas fasādes drīz remontu.